Sveiciens no Ludzas, no Latgales. Rīgā ļoti bieži izskan idejas par to, ka vispār vajadzētu likvidēt tranzītus ar Krieviju un vispār to robežu ar Krieviju un Baltkrieviju jāvar ciet. Es jūs aicinātu atbraukt, piemēram, uz pierobežas pilsētām un pateikt šeit vietējiem un paklausīties, ko viņi par to domā. Es domāju, ka viņi jums parādīs šādi te. Jo, piemēram, nereta situācija, ka, piemēram, ģimene. Viens cilvēks paņem kredītā, līzingā kravas auto un nodarbojas ar pārvadējumiem. Tāds mazais biznes. Viņš to parasti auto ļoti bieži paņem ķīlā pret nekustamo īpašumu savu, ko viņš dzīvo. Un ja šī robeža tiek slēgta, ko viņam darīt? Uz kurien viņš pārorientēsies? Pārorientēsies uz kravām uz Varakļāniem, sāks varbūt vedāt. Tas vienkārši beigsies ar to, ka viņam atņems to kravas auto, fūri un atņems viņa nekustamo īpašumu. Un ko viņš tālāk darīs? Par bomzi kļūs vai vēl cita situācija. Uzņēmums 1-2 cilvēks nodarbojas ar muitas pakalpojumiem. Ja šī robeža tiek slēgta, ko viņi tālāk darīs? Par IT speciālistiem pārorientēsies. Ir jādomā par savām interesēm savā zemē.